Kā jūs vērtējat šo spēli? Labs pretinieks, labs sagatavošanas process pirms Čempionu līgas elites kārtas. Un es domāju, ka vajag spēlēt, vajag gatavoties. Man liekas, šodien sākumā visu atrisinājāt 5 minūtēs, 3 vārti, 3-0 praktiski viss bija skaidrs. Jā, izskatījās tā, pēc tam drusciņi mēs atslābām un tāpēc arī ielaidām divus vārtus. Ja? Bet pēc tam atkal sākam spēlēt un jau beigās dabējam pozitīvu rezultātu. Cik nopietni jūs gatavojaties šai spēlē, jo pretinieks tomēr bija 4. vietā tabulā? Kaut kā īpaši gatavojaties, pētījāt, kā spēlē Nikers? Protams, pirms katrai spēlē mums jāsagatavojas, kā spēlēt pret pretinieku. Katrs pretinieks ir svarīgs un ar visu cīņu vajag spēlēt pret katru pretinieku, vienalga pirmā vieta vai pēdējā vieta. Kāda komanda ir kondīcijā pirms Eiropas kausiem? Es domāju, labā kondīcija. Protams, vajag vēl sagatavoties, vēl ir viena nedēļa. Ir traumas, ir ko vēl vajag piestrādāt, bet es domāju, ka būsim gatavi. Pie kā piestrādāsiet visvairāk šo nedēļu pirms Eiropas kausiem? Protams, darbības aizsardzība, standarta situācijas, ja, tāpēc, ka pretinieki būs ļoti nopietni, un es domāju, ka viņi mums jau zina, analizē arī mūsu spēli, un mums vajag sagatavot kaut ko jaunu arī.